svētā dalle. Kādam tēvam bija 3 dēli, 2 gudri, 1 muļķis. Kāpdien tēvs saka dēliem: "Ja manis nekā nepelniet, ejiet pasaulē kaut ko nopelnīt." Visi 3 aiziet. Mežā pie kāda ozola iedomā izšķirties un tādēļ norunā tā: "Iekam šķiramies, iedursim šī ozolā katrs savu nazi. Ja kāds no mums ātrāk pārnāktu, tad lai naži pateic, kā abiem brāļiem svešumā klājas. Ja naži spoži, tad labi, ja norūsējuši, tad nelabi." Gudrie aiziet, viens uz ziemeļiem, otrs uz rītiem, muļķītis uz dienvidiem. Trešā dienā caur mežu ejot, muļķītis satiek zaķi, satiek stirnu, satiek beidzot arī lāci. Zaķis grib aizliegt, stirna grib aizbēgt, un lācis grib virsū skriet. Bet muļķītis viņus visus 3 pielabina sev pat ceļabiedriem, un tā bija viņa laime, jo drīzi vien viss mežs aizklimst. 99 vilki dzenās nopakaļ. To dzirdot, lācis saka muļķītim: "Sēdies man mugurā, es tevi izglābšu." Muļķītis sēžas mugurā un nu iet. Zaķītis pa priekšu, tekas meklēdams, stirna nopakaļu, zarus no ceļa līdzinādama, un lācis ar muļķīti pa īnītām pēdām klātu vien. Tad iejoš gabalu lielu, kamēr lācis pie beigām nokusis apstājas sacīdams: "Ko vēl škurietiem pēdas nojaukušas, man jātnieku, vai negribās ēst?" "Kā nu negribās, lācīts mīļais, bet kur lai ņem?" "Pagaidi, dabūšu." Lācis iet dziļāk mežā un iznes medu. Šie abi sukā medu. Zaķītis stirna vicojas gar lapām un atvasēm. Paēdas muļķītis iet tālāk un atrod dziļi mežā skaistu pīruļu. Ieiet pilī, neviena cilvēka, tik cilvēka galva nolikta pagaldē. Izskatās, ies atkal ārā, bet galva sauc atpakaļ prasīdama: "Puisīt, no kurienes tu esi un ko tu meklē?" Muļķītis izstāsta visu, no kurienes nācis un ko mežā no vilkiem bēgdams piedzīvojis. "Jā, redzi, puisīt, šie 99 vilki mūs burdami nobūrās arī paši sevi. Tas bija tā. Šis mežs senāk bija mana ķēniņa valsts, un viņi vilki 99 būravie. Atnākdami pār 9 jūrām gribēja visu mantu valstī noburt, bet burdami aizmirsa, ka visu valstī burot paši sevi arī līdz noburs. Tādēļ vai brīdī paši arī manā valstī atradās. Tā arī notika, es paliku par galvu, mana meita ar pavalsniekiem par meža zvēriem un šie par vilkiem. Tomēr, ja kāds mani 3 rītus saulē lecot aiznestu pie svētās akas mazgāt, tad paliktu ir mani pavalsnieki par cilvēkiem. Bet glābējam tas nav tik viegli izdarāms, jo, kad mani nesīs, tad visādi zvēri, putni aiz muguras kritīs virsū, brēks, klieks, kauks. Tomēr, ja tik nociešas atpakaļ neskatās, tad zvēri nedrīkst nevīlītes aiztik, un tad mēs esam glābti. Muļķītis apņemas to izdarīt, un par laimi arī izdara. 3. rītā bija lieli prieki pilī. Galva paliek par ķēniņu, stirna par viņa meitu, lācis par ķēniņa tēvu, zaķītis par ķēniņa dārznieku un citi meža zvēri par ķēniņa pavalsniekiem. Tik vilki bijuši, vilki palika. Ķēniņš nu atdeva savu meitu muļķītim par sievu un pieņēma to par savu mantinieku. Tās bija kāzas, kādas nekur. Arī muļķīša tēvs un abi brāļi ieradās kāzās un palika uz dzīvi pilī.